Vēl, starp citu, nav tā, ka nekā pasaulē nav jauna. Vēl ir kāds jaunums. Mums ik pa brīdim cilvēki, skatītāji, iesūta kaut kādas savas fotogrāfijas, savas dziesmas, savas video ar lūgumu, vai mēs nevarētu pusnakšovā parādīt. Un mēs pārsvarā atsaucamies, un lūk, šeit jaunieši arī ir iesūtījuši savu video. Viņi ir uzsākuši filmēt tādu mini-seriālu. Un seriāls saucās, kur tu esi, Idioti. Ja? Jo viņi saka, ka neviena televīzija neņemot. Jau nofilmēts gatavs, neviena televīzija neņem, laikam Idioti, un atsakās no zelta materiāla. Neliela anotācija, pa ko seriāls. Tātad stāsta par diviem čaļiem, muzeja apsargiem, kas strādā izstāžu zālē un pavada savas dienas, mēģinot saprast, kāda ir dzīves jēga, kas ir māksla, kas ir cilvēks, un vai mēs jebkad spēsim savstarpēji saprasties, un citus jautājumus. Tāda lūk anotācija. Principā, pasaules pirmizrāde miniseriālam Idioti. Skaisti. Kas tas ir? Es neesmu idiots. Tā ir gravitācija. Jā. Zini, kas ir gravitācija? Gravitācija ir idiots. Nē. Nu, vismaz mēs neesam idioti. Mēs neesam idioti. Kas nav, tas nav. Idiots. Labs. Labs. Jeb. Nē. Es domāju vēl, kas ir idiots. Tā visi ir idioti. Labi, ka mēs ne. Nē. Lai es skrienu, labi. Labi. Man bija sajūta, ka pa īsu, bet vismaz intelektuāli. Jā. Un tie ir visi jaunumi, ar ko mēs šokar gribējām iepriecināt pašā sākumā, bet domājot, ka tiešām izvilks bez tā, ka uzaicinās viesi. Neizvilks. Šokar mums ir viesis pirmajā daļā, ko es tūliņ arī pieteikšu. Un tas ir, kā lai es viņu piesaku, viesis, par kuru var uzreiz pateikt, kas var būt labāks par šo? Kas? Mārtiņš Rītiņš, kas var būt labāks par šo? Mārtiņš Rītiņš, dāmas kungi. Kas var būt labāks par šo? Paņem lasi sālīto, kas stādīto prot. Mārtiņš Rītiņš dara to, kas var būt labāks par šo. Lūdzu. Sveiks. Sveiki, es tev atvedu dāvanu. Oh my God. 2 no manām olām.
Abas! Abas manas olas. Paldies! Nu, jak? Lieldienas ir, vai ne? Un Jā. ko darīt ar olām? Kā lūdzu? Nē, jāgaida 3 dienas, pirms šīs te var ēst. Ja tad viņas augstām celsies, vai Viņas kas ir. tur Es pēc 2 dienām paskrovēšu drusku vāciņu. Kas tas ir? Tās ir marinētas olas. Mēs latvieši marinē gurķus un ķirbas, bet Jā. olas nē. Rekur tev ir marinētas olas. Un šis ir mana recepte. Tas ir gin un tonika olas. Mans bārmenis Mārtiņš iemācīja man šo te recepti. Un šo te mēs Tās pasniedzām. beigās ir Mārtiņu olas. Mārtiņu olas. Kura Mārtiņu ola? Okay. Tātad nu, tev ir tāds īpaši veikals tagad bārmenis, saprot tāds. Viņš ir ņipris, jā. Tagad ir ņiprāks. Labi. Viņam uzvārds ir Gailis. Principā. Pēc silī Gailis. Tātad Jā, jocīgais Gailis. Jā, bet principā es šovas uzaicināju, man rādām, ka 2 Mārtiņi. Nu, savā ziņā. Labvakar, Mārtiņi. Ko lieldienas? Ko tu? Es lieldienās biju pie jūras, pie Liepupes. Liepupe. Liepupē, jā. Kur ir? Jā. Tas ir ceļā uz Svētciem. Uz Sveicienu. Visas svētiem. Iziesim cauri Latvijas kartē. Es kā visam svētam cauri, tikai Jēzus vēl mēs neesam pieminējuši. Tur nopietnas tagad palika. Nē, es par to svētciem tieši domāju. Ja mēs daļēji, jo mēs pieminējām tajā par to 3. dienu, bet... Ceļā uz Tallinu. Uz Tallinu? Tallinu. Tallinu? Tallinu. Tā ir Tallina? Tallinn. Tas ir, kā tu igaunis to saki, jā? Jā. Tu tāds bišķīt igauņu asins tev ir iekšā. Bet iedomājies, cik tas ir nožēlojami. Igauņi saka Tallinn, un tā ir Tallina. Kā viņi paši nevar izrunāt savu galvaspilsētu? Es nezinu, redzēju, kāds saka Rīja. Nē. Viss saka Rīga. Igauņi tikai nevar izrunāt. Rīja. Ja viņi tā saka. Kāpēc ir 2 I burti? I aizstāja G. Bet viņiem katreiz ir kaut kas vairāk nekā mums, un viņi katreiz Ieliek 2 burtus. 2 burtus, jā. Viņi var lielīties vairāk. Jā. Jā. Leiši ir vēl lielīgāk. Viņiem viss ir daudzskaitlī vienkārši. Jā. Mums ir banka, viņiem bankas. 1-2 ielikam vienā vietā. Labas rītas, jā. Jā. Labas rītas. Tā kā tu vari pateikt pirmdienu un vispārējo nedēļu neteikt vairāk. Labas rīt nedēļas priekšu. Igauņiem ir P visur. Viss, kas ir uz B, Igauņiem ir P. Banka, panka. Teiksim, bruģis viņiem ir, vai brālis ir pālis. Tu man trāpinu patās. Mēs esam tagad ļoti tuvi. Bet vispār tev ir kaut kāds īpašs rituāls lieldienās, ko tu izved? Ripinu šūpojies, odīgi, koži, neko? Nē, pilnīgi nē. Es domāju, ka tas ir bērnībā, tu to dari, kad tu esi jauns un tā, bet... Bērnībā? Bet uz olām jau virzās, jā. Tas viss ir tā, jā. Bet nē, pa šūpaliem, nē. Šokolādi, jā. Nu jā, bet gavēnis beidzās lieldienās. Jā. Vai tu izjūti Vincentā, vai izjūti, ka tur veļās Jā, beidzot? tas gavenis, mums nāk daudz, tie gavinieki caur gadu, un viņas nāk. Mēs viņus saucam pa pindzelēm. Viņas ne to, un tad uztais vēl vienu atsevišķu ēdienkartu mums. Un pavērim tas nav, tā ir grūti dzīve pavāram. Pagaidi. Tātad ir atsevišķa tāda cilvēku suga pindzeles. Pindzeles, jā. Tā kā otas. Jā. Un viņas nāk... Bet tas ir mīļu domāts, jā.
neizjūt to gavēni tik ļoti, vai ir kaut kas? Vai jums bija speciāla ēdienkarte Ne, gavēnim? mums speciāli ēdienkarte ir, mums ir tur ir veģetāriešu tēja? ēdienkarte un vegan ēdienkarte arī. Vēga? Vegan, Vēgan. jā. Jā. Kas ir populārākais tagad vēganos? Ko vēgani tādu? Daudz zaļumus un daudz. Loģiski, ka daudz. Jo, lai tu kā drusciņu pārst. Kādas ir vēganu porcijas? Ir tad... Nē, es pagājušo gadu es pats paliku pa veganu, jo es gribēju redzēt, kā piedod par spaini. Kā tā... Es gribēju redzēt, kā to otrā pusi dzīvo. Jā. Un es pamēģināju 1 nedēļu, 2 nedēļu, un tas ietilpa 3 mēneši. Un man ļoti patika. Bet tad es aizgāju pie ārsta. Ārsts paņēma analīzes un teica, lai es ēd gaļu.